Čau, tiekamies 6. septembrī šeit pie Čarnikavas koka kuteru piestātnes. Būs piestātnes svētki un notiks arī interesants makšķerēšanas sacensības. Pēc mačiem tepat finišā būs arī tādas mazas meistarklasītes, parādīs kaut kādas elementāras zināšanas, kā piesiet, kā uzmest, kā izvēlēties kaut ko. Tā kā būs gan par plūdiņu makšķerēšanu, gan par spinningošanu. Tā, makšķerēt varēs Vecgaujā līdz pat izejai uz Gauju, un Gaujā es arī parādīšu tās zonas. Šitā sniedras te pa labi pa kreisi laikam būs nopļauts, un tā vēl tur līdz tam tiltiņam, un aiz tā tiltiņa arī droši varēs pa abām pusēm makšķerēt. Šeit Vecgaujā vairāk domāts, ka varēs makšķerēt freestyle grupiņa, vienalga ar spinningu vai ar plūdiņu, un ar vecāku palīdzību. Un strīteri vairāk varēs staigāt, protams, gan pa Vecgauju, kā kurš grib, gan pa Gauju. Zonas parādīšu. Un Gaujā tā zona būs viss šitais krasts līdz tam pagriezienam, kur tās smiltiņas, tā kā kur beidzās tās smiltiņas līdz turienei. Un uz otru pusi viss šitais krasts līdz dzelzceļa tiltam. Vecgaujas izteka, un te vienmēr kāds asarīts ir. Bet jāņem vērā, ka arī šeit kāds bieži vien makšķerē. Te ir kur tāda sērīte, sēklīts aiziet. Tad tiekamies 6. septembrī piestātnes svētku makšķerēšanas kausā. Būs interesanti.